Ģertrūdes ielai esot divas nemainīgas vērtības – Ģertrūdes baznīca un pirmais trolejbus. Un šajā ielas galā visdrošāk tikšanos sarunāt trolejbus gala punktā, jo trolejbus kursē mēs pārliecinājāmies pēc saraksta un var sākties brauciens ielas garumā. – 18. gadsimta beigās Ģertrūdes iela sniedzās tikai līdz Krišāņa barona ielai, vietai, no kuras turpinām stāstu par Ģertrūdes ielu. Rosīga un krāsaina, skaļa un ātra posmā līdz Čaka ielai, tālāk Ģertrūdes iela plūst rāmāk un šķiet platāka, jo nami atkāpušies dziļumā. Avotu ielas stūris ar mūžīgo sētu un alus bāra pabalējušo reklāmu ieved Maskavas Forštatas noskaņā. Te vairāk koka nāmu bojā gājēju, ielā valda priekšpilsētas nesteidzīgais ritms, bet tirsniecisko rosību apliecina daži jauni veikali. 1950 metru garā iela Aduras dzelzceļa uzbērumā, bet mēs atgriežamies pie barona centra. Tas nozīmīgākais nams ir pašā stūrī, baronēlas stūrī. Tā ir arhitekta Jākauļeva celtā māja 1911. gadā. Ļoti tipisks jau tāds neoklasicisms piemērs, varētu teikt. Kaut gan viņa ir ierindota arī jūgendstila laiku skaitā, bet viņa atšķirās ar to, ka te piemērots jau tādas ampīra klasicisma formas, pusapaļās arkas, pilastri, stūra tornēs, tā kā rotonda apaļais. Un tā ēka ļoti gara un ļoti tāda efektīga savā fasādē. Viņai blakus ir arhitekta Kārļa Felskauta celtā ēka 1899. gadā, kas vēl ir eklektiska, bet jau ar tādām varbūt zolīdām arhitektūras ietekmēm. Tur mēs redzam kolonus pie logiem. Atcerieties bērnu dzejolīti. Durvis, durvis un aiz katrām durvīm burvis. Jā, durvīm piemīt noslēpums, kā jau priekšmetam, kas saista un šķir divas pasaules. Bet kādā dizaina mākslas projektā durvis ir arī turisma objekts. Durvis savā laikā mazliet kļūdaini bija uzprojektētas, pārāk liela stikla bija, ja, un viņas padomu laikos visu laiku daudzīja, un arī tagad laikam daudzītu, un viņas ap inieru parasti aiztaisīja, ja, un faktiski stikls pārāk liels, un ko darīt. Mēs mazliet uzlabojam tā, kā pats Aleksandrs Šmēlings neapvainoties, viņš noteikti būtu uztaisījis jūgenu dalījumu, un jūgenu tehnoloģija arī to roku tur ir ļoti demokrātisks izrādās. Man te meita var attaisīt, ja, un arī liels cilvēks. Mums radās doma, ka mēs varētu visai ielai izprojektēt tātad durvis, parāddurvis, kā ēkas celšanas laika mākslas darbu toreiz bija tādā līmenī, tikai radīt tikai projektu un nodot to īpašniekam. Īpašniekam, protams, atliks tikai viņu realizēt. Precīza dizaina elementu klātbūtne radot sakārtotības un psiholoģiska komforta sajūtu. 38. namam, ko projektējis arhitekts Aleksandrs Šmēlings, vēl iecerēts atjaunot jūgenda vitrāžu virs vārtiem un griestu gleznojumu skāpņu telpā. Bet nacionālā romantisma stilā celtajām namam ir vēl citas vērtības. Dabīgu akmeni nevajag krāsot, un šī ēka arī nav krāsot. Ilgu laiku lieliski, kā teikt, nemaz viņi slikti neizskatās. Jūs redzējat tādi divi frontoni, viens ar tādu skaldņu veidu, viens ir pusapaļš, jāsaka, šajos dzīvokļos ārkārtīgi ērti. Teiksim, māca var apskatīties uz sāniem un redzēt, vai bērns nāk no skolas vai nenāk. Pastāstiet par mūsu māju un saimniekiem. Šādu aicinājumu ar pozitīvu nokrāsu negadās dzirdēt bieži. Tāpēc saintriģēti vērām Kārļa Kalniņa nama durvis. Nams uzcelts 1900. gadā, un tā pagalmā atradusies arī ratnīca un zirgu stāvlis. Mans aizsāstās bija sūnpodnieku meistars. Mūrēja krāsnes skaistas majolikā, un ir arī, kur baznīcās viņš ir mūrējis. Tas bija mans aizsāstās, un vecā māte auda tepiķis persiešs. Tā kā man ir, kā saka, amatnieki. Mans tēvs dzimis 1891. gadā piedzimis. Tad vecais tēvs viņam arī amatu iemācīja podnieku, un tad viņš no 1913. gada jau bija karavīrs. Pulkvedis Zemgales artilērijas pulka komandieris.
Daugavpilī. Nu, pēc tam pārgāju uz 24. teritoriālo korpusu, kad 40. gadā ienāca Krievi. Un tad viņš arī vēl bija pa pulkvedi, un arī kā pulkvedi 12. jūnijā aizved uz kursiem uz Gorkiju. Sākoties karo, viņus atbruņoja un aizsūtīja uz nometnēm no Rīsku. Un tālāk uz Lāmēs arī nometni. Tā viņš mir 44. gada 2. decembrī. 1949. gadā uz Sibīriju pusstundā bija jāsakravājas arī pulkveža ģimenei. Atmodas laikā tēva bojājais vietā Edīta Kalniņa kopā ar citiem baltiešu ekspedīcijas dalībniekiem uzlika baltu krustu. Bet pirms pāris gadiem piemiņas plāksni pulkvedim Arvedam Kalniņam svinīgi atklāja arī pie dzimtes nama Ģertrūdes ielā. Es no jaunības biju dzirdējis gan no vecās mammas, ka kādreiz mēs gājām Ģertrūdes ielai garām, viņa kādreiz teica, mēs šeit dzīvojam. Bet viņa man nekad neteica, ka tā māja piederējas mums, jo toreiz tā arī baidījās vecā mamma teikt to, vai ne, par cik mēs bijām izsūtītie. Nu, un tad, kad mēs šeit atgriezāmies, nu, tiešām bija briesmīgi, jo parketi bija ar zaļām krāsām nokrāsot un viss, bet man bija tāda vēlēšanās, ka tiešām man jau tad tas ir vectēvs. Ja viņš reiz to viss ir iesācis un darījis, viņš taču nedomāja tikai par sevi. Viņš domāja par saviem bērniem, mazbērniem, un paldies viņam, jo šodien varu pateikt viņam paldies vislielāko, jo mums ir maize. Esmu atracis taurējis tiešām visu, arī šo dārzu, es esmu uztaisījis tā, kā viņam ir bijis. Protams, vairs nav tās trepītes, kas nāca no balkona lejā, kas kādreiz bija. Bet pārējais viss ir sataisīts un tiek kopts un uzpasēts. Un tā, lai šodien arī visi īrnieki justos tādā mieru ostā un saliņās savā, lai viņi varētu ar gan te pasvinēt, atpūsties, gan tāpat pasēdēt, un tāpat te ir mazi bērni un viss. Un gribās, lai tā visa māja būtu tā kā viena ģimene. Šo dārzu kopā veidojuši visi namam piederīgie, un katrs stāsts te ir ar nozīmi, kā mīļa piemiņa no kāda cilvēka. Saldā mīla te smaržo 2 reizes, bet rozā ūdensrozē mazajā baseinā esot pat 25 ziedi. Starp citu, draugi nama saimniece Inesi jokojot sauc par Ģertrūdi, tātad par ceļnieku aizgādni. Man patīk, ka viņi tā ļoti agri no rīta, īpaši svētdienās, kad mašīnas ir aizbraukuši projām, iela tukša. Skatās no tā gala Ģertrūdes iela, kas ir no dzelzceļa un tālumā redz veco Ģertrūdes baznīcu. Te viņi tā atstāja tādu svinīgu, tādu dvēseliski iespēju. Tā, kad ir pilns cilvēkiem mašīnām, tad viņi tiek saraustīti tā iela, viņi vairs tādu kopainu viņi nedod. Šaka un Ģertrūdes ielas stūrī ir viens tāds ļoti labs nams, monumentāls ar tornēti. Un tas ir tipisks nacionālā romantisma piemērs, ko 1908. gadā ir projektējis arhitekts Konstantins Pēkšens. Šam namam ir raksturīga tāda rupjā apmetuma slāņa, sevišķi viņš nav bagāts arhitektūrā. Vienīgais viņam izceļās tas it kā austrumneciskais tornētis. Otrā māja atrodās gandrīz tieši pretim šai vietai. Tā ir Ģertrūdes iela 55. Makša von Ozmedova 1928. gadā celtā ēka, ko varētu pieskaitīt it kā funkcionālismam, bet principā viņa ir tāda ļoti klasiska nosvērta, moderna celtne, kurā pat ir tāds sīkais loku dalījums ar akcentētiem portāliem, izvirzījumiem, dzagām, labu fasādes apdari. Tagad diezgan saldējums, kā austeres jau rīt, un osti putekļi, ko saceļ autoriepas, ar dievu bulvārī un safrizētas liepas, ar dievu jaunavās un raibās zeķešvīts. Tas ir viens no namiem, kurš ir kādu brīdi bijis Aleksandra Čaka dzīves vieta, bet tajā brīdī, kad viņš vēl nebija Aleksandrs Čaks, kad acīm redzot, viņš bija mazs puisēns vārdā Saša, un drīz pēc tam, kad viņa ģimene bija dzīvojusi Blaumaņa ielā 9, viņi pārvācās uz šo te namu. Kādreiz bija doma, ka viņi ir dzīvojuši ielas namā, bet tagad var droši teikt, ka viņi ir dzīvojuši sētas namā. Šeit ir laiks apstājies, tiešām. Šeit ir tie paši apmēram tēli, kur varētu būt gadsimta sākumā. Te būs gan šķūnīši, gan māja, gan tur tas baltais krēsls aiz stūra. Ar kaķi, ja? Ar kaķi, kurš
būs tāds pats. Sirds citā priekā trīks, kā dzīvs sudrabs uz plīts. Es zemi piespraužu, kā balonu pie pogas, un kad logā man ar gaismu iekāps rīts, pēc krāsas maigi sāns, kā labas zemeņogas. Ja mēs skatītos tepat uz blakus mājām, tad mēs redzētu, ka tajās mājās ir krustojušies latviešu rakstnieku ceļi 1905. gadā un 1906. gadā. Jo 62. numurā 5. gada sākumā dzīvo Poruks, un tur ir tāds diezgan slavena apsprieda, par kur ir zināms diezgan maz, kur pulcējas latviešu rakstnieku un apspriež revolūcijas notikumus, un pēc tam Poruks dodas dzīvot uz Cēsīm. Un 6. gadā šajā te 64. numurā dzīvokli noīrē Viktors Eglītis, un tad 64. numurā acīm redzot piedzimst Anšals Eglītis. Šim namam, manuprāt, ja liktu kāds plāksnītis, tad viņi varētu no vienas vietas nosēt plāksnītēm, jo te ir dzīvojis gan Kārlis Skalbi, gan Andrejs Upīts, gan Jānis Akurāters, gan Edvards Vulfs, gan Fricis Bārd, gan Pēters Blaus, gan vēl, kurus es te tagad nenosaucu. Tātad vesela rakstnieku kolonija. Rakstnieku kolonija, bet tas vairs nav 5. un 6. gadā, tas ir 17. un 19. gadā. Viņi visi iemitinās tajā laikā Ernesta Pīpiņa Vizuļu namā. Un viena no tādām interesantām lietām, kas man paši pārsteidz, Virza savās atmiņās raksta, ka šī namā ir piemeklētas krāsas. Tas ir krāsas sarkanam, balts sarkanam karogam un piemeklēta tā proporcija, kura vēlāk kļūst par valsts standartu. Un tas ir noticis Skalbes dzīvoklī. Sarkans ir demokrātija, balts ir tautas skaidrā sirds, gudrība un gars. Vai tas nav visu cīņu skaistākais panākums, kuru laiks uznesis tik augstu? Mēs nekad viņu nedrīkstam izlaist no acīm. Kārlis Skalbe, mazās piezīmes. Šī ēka Ģertrūdes ielā 60 kaut kā ļoti izdalās apkārtnē. It sevišķi tādēļ, ka nākošā māja, kas ir 62, tā ir tāda ļoti tipiska eklektisma celtne ar viena augstuma zagām, bet šī ēka 60, ko ir projektējis arhitekts Donbergs 1908. gadā, ir ļoti plastiska. Būtībā tas ir jūgenstils, bet viņā jau ielaužās klasiskie motīvi. Tur ir tādas ļoti izteiksmīgas freskas starp logiem horizontālas. Tad mēs redzam arī apaļo erkeru stūros tādas figūras, maskas uz fasādes. Un vispār viņi ļoti labi komponēta ar centrālā izvirzīto augšā daļu. Tur ir tas pusapaļais loks jau, it kā ampīra priekšvēstneses. Es jau te dzīvoju Ģertrūdes ielā pa otram lākam. Pirmoreiz es sāku dzīvot, mēs atbraucām no bēgļu gaitām 46. gada rudenī, un tad jau ap ziemu nokļuvām 115. numurā. Pagrabā mēs dzīvojām, ja? Un pirmais, kas tur bija, tur blakus bija pagalms liels, 113. numurs, un tur mēs sākām spēlēt futbolu ap puikām. Un es pa tiem 5 gadiem es jau aizbraucu bērns, tomēr atbraucu, un man jau gāja to latviešu valodu, es sapratu ļoti brīvi, bet runāju nepārāk brīvi, bezniet aizmirstās. Un tad es uzreiz apgūlu latviešu valodu, uzreiz atgūlu, ziniet, mēneša laikā, pilnīgi. Tad, kad mēs iebraucam, te gan nekas nebija, un mūsu dzīvoklis bija pusi sagrauts, un mēs viņu atjaunojām. Tur vesel dzīvoja viens virsnieks, štāba, un viņam Ukrainis. Un pa ziemu viņš turēja dzīvoklī sīvantiņu un vistas. Un tad, kad mēs iebraucam, tad tā pusi, protams, nebija dzīvoja. Tā mēs atjaunojām un būvējamies, un 3 reizes pārtaisījām un pārbūvējam dzīvokli. Tā mēs te dzīvojam. Vistas 5. stāvs, tas arī ļoti īpatnē lieta. Tas ir tagad arī tāda tipa mājās tikai bija. Tur ir viena istaba, ne dzīvokli, vienkārši istabas ar kopīgu gaiteni, cauri visiem 4 trepa telpām. Pilnīgi viss. Un tad tur dzīvoja, ziniet, kalpones, tā. Kad mēs te iebraucam, bija vēl privāti veikaliņi.
tepat blakus 60. Kūkas. Kūkas. Tepat blakus 60. Kafija. Maijā bija maz veikaliņš, bet tur bija tāda dāma, tāda pavēca, tāda sirma dāma, kura visus pazina, un kūkas viņai Tas bija. attiecības. Jā, un Veikaliņu uz frizētā. jā. Vispār cilvēki bija stipri tuvāk cits citam. Tā iela, protams, arī ir pavisam savādāka. Pirmkārt, es atceros, kopš bērnības te bija bruģis, un tad, kad no rīta brauca no Pienotavas ar pudelēm, tad bigš. Neskatoties uz to, ka ir ļoti liela kustība un parasti ir sastrēgumi, jo tie kvartāli ir pa mazu. Ja? Un vienalga viņa nekur nesteidzas tajā. Nav jau arī kur steigties, vismaz tad, kad Ģertrūdes ielā reibinoši zied liepas. Šajā kvartālā ir jāatmet centra splīns un jāsāk spēlēt pēc Maskavas Forštatas noteikumiem. Šeit, kur pat laban ir Lido, bija parasta ēdnīca ar ļoti nepatīkamu aromātu, ar skābu kāpostu šķīvi un rupmaiz šķīvi uz galda, kas bija pavelti. Un no 2. līdz 3. stāvam bija tāda reklāma, liela ēdama karote. Un vietējie šo vietu sauca par komunismu karoti. Un uzreiz gribu teikt, vietējie atamāni, tie varbūt bija tādi kaut kas starp pašpuikām un atamaniem, bet tie nebija tās kriminālās personas, kas tagad asociējās ar šo vārdu. Tie bija vienkārši puiši, kas atradās uz ielas pēc darba vēlā vakara stundā, kas tā uzraudzīja, kas neļauj darīt pāri. Ja tu te dzīvoji, ja tu nāc ar kādu, tev varēja pieiet klāt un vienmēr pajautāt, vai tev nav vajadzīga mūsu palīdzība. Šī skaistā ziedveikala, protams, tad nebija. Ziedveikala bija reti kur. Bet šeit bija tāda īpatnē vieta, ko vietējie sauca lodziņš. Ja mēs tā ieskatāmies, te var redzēt, ka te bija durvis, ka te bija aizmūrēts. Un tad te bija tāds mazs atvērās lodziņš, viņš līdz vēlam vakaram strādāja. Tad, kad jau veikali nestrādāja, te varēja nopirkt kādu limonādu, kādu konfekti. Un tāpat kā tagad gāja pirmais trolejbus, bet tajā varēja nopirkt 3 veidu biļetes. Pa 20 kapekām, pa 40 kapekām un pa 60 kapekām. Mēs tuvojamies jūsu mājai. Manai dzimtai vietai, manai mājai, kurām mana ģimene vai mana dinastija dzīvo 4. paaudzē jau. Mans tēvs bija viens no firmas Latvija galvenajiem vadošajiem darbiniekiem. Viņš bija viens no viņu dibinātājiem. Viņš bija Skrodera aprindās ļoti zināms cilvēks. Pasakiet vārdu. Manu tēvu sauc Staņislavs Stavolnieks. Un viņam bija viena lieliska īpašība. Viņš savu pēdējo darbu, pēdējo mēteli uzšuva man. Un tad viņš teica, ne, tas ir pēdējais. Es vairs nešūšu. Es redzu, ka manas rokas vairs nespēja strādāt tā, kā viņas strādāja. Un pornogrāfija, lai apkārt nestaigā. Vai paps jums palīdzēja arī lelēm kleitas modelēt? Man bija tādas leļu drēbes, kā nebija nevienam. Man bija mēteļi un kleitas un mēteļi ar oderēm, ne tikai tā vienkārši, ar visiem pokcaurumiem, viss kā nāks. Mums bija ļoti labi kaimiņi, mums bija dažādas tautības, dažādas ticības, dažādi vecumi, ja? Bet mēs bratām viens par otru priecāties. Te bija tāda ceriņa aleja, un ja kāds tagad vai no lieliem puišiem, vai kāds no pieaugušiem lauzas ceriņas, kas ziedēja, tad salauz visai mājai, un bērni izskrēja visas kāpnes, un katram iedeva pa pušķim. Ko darīt, ja pēkšņi uznāk lietus? Viens no variantiem var iesprukt kinoteātrī. Un tiem, kas gāja pa Ģertrūdes ielu, to bija viegli izdarīt, tādēļ, ka šajā namā jau no 30. gadiem atradās kinoteātris. Vispirms Etna, bet padomju laikā to pārdēvēja par 21. jūliju. Bet ko lietainā laikā skatījās kinoteātrī 1955. vai 56. vai 59. gadā, par to varam pārliecināties, palasot kino apmeklētāju biblioteku. Tās ir filmas, kas tiešām Un ko tad te bērni dara sētā? Klasītas, un tad vēl kaut kāds, te ir viens tāds mīļš kaķis, un es viņu nosaucu par Minkānu.
Jums tā kompānija liela te pagalmā ir? Dažreiz ļoti liela. Nu, cik liela? No klases vienmēr, kādi augstākais bija kādi, nezinu, kādi 5 cilvēki. 5? Vairāk. No citām klasēm arī, un no mūsu klases visvairāk te nāk. Jūs teātri ar te spēlējiet? Nē, mums skolā ir dramatiskais pulciņš, un mēs jau 2 gadus pēc kārtas uzstājāmies vienā izrādē. Pirmā bija mums pa 2 zaķiem Pauks un Šmauks, un otrā bija Neglītes pīlēns. Kas tad tu biji ten izrādē? Neglītajā pīlēnā es biju Neglītes pīlēns. Paukā un Šmaukā? Viņi bija Pauks un es biju Šmauks. Nu, un kā tad bija tā Pauka un Šmauka dziesmiņa? Pauk, Šmauk, arī tu drosmi. Sāksim no rīta rosmi. Vai jūs tādi paši bijāt? Vai mēs bijām tādi paši, man liekas, mēs bijām vēl trakāks. Ko tad jūs pāri sētai rāpāties? Sētai rāpāmies. Kādreiz mums bija malkšķūņi, tur mēs spēlējām, paslēpes spēlējām, lelles spēlējām, veikalus taisījām. Nu, kā jau sētas bērni. Bet mums bija ļoti stingra sētniece, un viņa mums neļauj darīt blēņas, laust, zīmēt uz sienām un neļauj darīt blēņas. Mūsu sētā dzīvoja tāds slaveni mākslinieks Harijs Liepiņš, baletdejotājs Žanis Bīviņš, dēlsteātra aktieris Alfons Kalpaks, keramiķe Izabela Krolle, Zābers Jānis dzīvoja, Biruta Zābere. Tā kā mūsu mākslinieku māja. Harijs Liepiņš jau bija mūsu sētas bērnu aukli. Viņu vienmēr visi ļoti mīlēja, un tad, kad viņš parādījās šeit, tad bērni viņam bija, es nezinu, kā, viņš ļoti labi sakontaktējās ar bērniem. Kaimiņi satika ļoti labi, ļoti labi. Kā cilvēki viens otru cienīja, un visi dzīvo ļoti draudzīgi. Larisas ģimenes albumā saglabājušās viņas vecāku kāzu bildes, ko fotografējis Feliks Sozoliņš. Viņa fotodarbnīca atradās Kurbada ielas stūrī. Bet stāsts par kādām citām kāzām padomju laikā saistās ar Rīgas piena kombināta klubiņu, kas atradās Studentu vienības Austrums bijušajā īpašumā. Te bija klubs, un kāza laika nodega. Kā tad tas notika? Tur, tā bija tā Līgava precējās ar citu, viņš atnāca no armijas. Bijušais Līgavai. Jā, un tas aizdedzināja visu, un taču krita cilvēki, sadega kādi 2, un tad jau tā viss var kājas, rokas salauzi, kas lēca. Viss apkārt bija uguns. Loka māja viņa bija, bet tā brūta ar brūgana iepriekš aizbrauca projām. Daudzas koka ēkas Ģertrūdes ielas tālajā galā ir iznīcībai lemto sarakstā, bet īpašnieku maiņās cietuši arī daudzi mūra nami, un iedzīvotāji ir neziņā par savu likteni. Kas te lai ļaus mums dzīvot? Nevar zināt, kā būs tagad. Piemēram, man ir 2 istabas, un es viena pati, kur es varēšu saimniekam izmaksāt 4,50 kvadratmetru. Viss. Blakus tām puķītēm bija arī mūsu dzīvokļa viesistabas loks, varētu teikt pat ne pat viesistaba, bet vecāka istaba. Un šis bija ceļš no pirmā trolejbusa galiņa uz māju iekšā, un tad, kad vakaros tur nāca, kad ir ceļš tie pusauģi gadi, protams, šeit to vārtu nebija, bet bija bailīgi, jo uz tiem stabiem kāds varēja stāvēt, un īstenībā vienmēr šo te vārtrūmes izskrēja cauri. Kāds bija šis pagalms? Tie bija viens liels laukums, un tiešām šeit mēs gan slidojam, gan puikas spēlēja hokeju ziemā un futbolu vasarā, gan tur tika, laikam, zaķi un mednieki spēlēja, tur bija tā slavenā smilškas, te viss bija zaļš, īstenībā tā bija tāda zaļa saliņa un zaļa republika, ko īstenībā ļoti kopa, ļoti uzraudzīja tepat pašu mājas iedzīvotāji, un bērni to respektēja. Jūs esat no šī pagalma? Nē, mēs draugs dzīvo. Un ko tad jūs te darat pagalmā? Nē, mēs draugu gaidām tagad pagaidām. Bet šajā pagalmā jūs nespēlējat? Spēlējam bumbu. Pārsvarā spēlējam bumbu. Un nerāja jūs, ja jūs te blēņas dariet? Nē, nemazam. Te ir bijuši daudz un dažādi ekscesi, teiksim, ir avarējuši arī vilcieni, te pat dzelzceļa, kad dzelzceļš te pat līdzās, te ir bijuši ugunsgrēki.
viss kaut kas ir bijis. Bet tas bija ļoti interesanti. Galvenais, kā mēs testējam, vai ir ugunsgrēks tur apakšā vai nav. Mēs meitenītes ielaidām iekšā šķirmiņās kabatslakats, vilkām viņus ārā, ostījām un teicām, ir dūma vai nav. Un tad, kad atskrēja pieaugušie, mūs nocēla un atbrauc ugunsdzēsēji, viņi ļoti brīnījās, jo apakšā bija benzīna tvertnes arī. Asas izjūtas vienmēr saistījušās arī ar dzelzceļu, kas reiz atšķēla veselu Ģertrūdes ielas posmu iepratim Ivana kapiem. Te jau jūt īsto maskačku, kurā nokļūt nepārkāpjot aizliegumus var tikai pa tuneli. Tur jau slēgās tā slēgtā zona, kur mums bērns negribēja laist, jo aiz dzelzceļa jau ir Maskavas Forštata. Bet mēs arī tur gājām. Pa to tuneli? Pa to tuneli. Un šajā tunelī man izdevās arī rokas salauzt. Jūs arī ieiet pa tuneli? Nu, un tur nav bailīgi? Man nav. Tev tur draugi otrā pusē dzīvo? Jā. Un tad jums nav tādas komandu cīņas, teiksim, tie, kas šajā pusē dzelzceļam ar tiem, kas tajā pusē? Ja viņi baidās no šitā rajona. Jebkurā sapnī, kad es atceros, kad es eju mājās, es vienmēr esmu nākusi uz šo māju. Tas ir tīri, es nezinu kāpēc, bet es esmu slēgusi šīs mājas, šīs te parādsdurvis durvis.